Esiet sveicināti, dārgie sporta, futbola un futzāla cienītāji un visi, kuri ikdienā skatās portāla Sporta centrs.com ziņas, video un, protams, visi tie, kuri vēro Sporta centrs.com televīziju. Šodien mums ir īpašs notikums. Pirmo reizi mūsu televīzijas ekrānos būs iespēja redzēt futzāla turnīru, kas veltīts Konstantīna Jerjomenko piemiņai, un šodien mēs atrodamies Daugavpilī, un ar jums kopā būs Naurits Maškevičs un iespaidīgā Sporta centrs.com TV televīzijas brigāde. Šo te stūri, kas par iespēju bija Rabai 3-1 varēja aizskriet, tagad jāspēlē aizsardzībā, un to Raba neizdara, un ir pirmais vārtu guns šīs dienas spēlē, un rezultātu atklāja Ferrao jau pašā 3. minūtes sākumā. Ferrao Baptistā kļūda piespēlē, un Ferrao šoreiz nolem piespēlēt, un bumbu savos vārtos ieraida Maksims Seņs. Jā, rupja kļūda Maksimam Seņam, un pirmais tā saucamais autogols šajā sabraukuma turnīrā. No gaisas ir Ferrao, un bravo Ferrao pēc Periverzo piespēles panāk jau 3-0. Un, lai arī laukumā tik nospiedošs pārsvars citiem komandai nav. Nu, ko skatāmies, superļos. Abramovičs, Antoškins gaida piespēli. Antoškins arī saņem bumbu, bet, un šeit neveiksmīgi paslīt kāds no mūsu spēlētājiem. Hertzbergs tas bija, un galu galā vārtus gūst Jevgeņijs Murašovs, un jau 4-0, un ir, skaidrs, ka Rabai kaut kas ir jāmēģina glābt. Nu, ko, tukši vārti Murašovs, otrā vārti Murašovs šajā spēlē, un 5. laukuma spēlētāja sūtīšana laukumā nav attaisnojusies, un jau 0-5 Raba. Tikai ar Maksimu Seņu aizrādot viņam, kā vajag veidot šo te uzbrukumu. Baptistā. Kubiks sitīs, Kubiks gūst pirmos vārds Rabai. Thiago Kubiks, lielisks sitiens vārtu tuvajā apakšējā stūrī, un Thiago Kubiks vērē šo te epizodi gūst skaistus vārtus. 20:00 vēlreiz pieslēdzieties Sporta centrs.com TV, un mēs atkal varēsim vērot futzālu, bet šeit klātienē būs mega grandu mačs, bet šeit grandiozi vārti mūsu viesi, ļoti skaistus vārtus gūs Sergejs Čuhrijs, un 6-1, tieši 6 minūtes darbības. Principā arī visas komandas darbības uzbrukumā. Laik pa laikam mēģina pamanīt malu, un šeit terens krīt, pārkāpums netiek fiksēts, un Ferrao nokārtos savu hetriku. Tieši tā arī notiek. Arturs Kedos, mūsu komandas treneris, nav apmierināts ar notiekošo, bet, Ferrao var smaidīt, viņš var smaidīt, viņam Friānā, pēdējais uzbrukums, pēdējais 10 sekundes, Davidovs var sist, lieliska piespēle, un Skābardis glāb, bet vēl nav beidzies puslaiks ar Friānu, un tomēr 2 sekundes līdz puslaika beigām izdodas iesist vārds Andrejs Batīrievs, gūst vārtus, un jau 8-1 pēc pirmā puslaika, ļoti žēl. Piespēle Kuzmina virzienā, mūsu šim četrniekam nekādi neizdodas īsti iegūt bumbas kontroli savā rīcībā, un knapi tiekam pāri centram tagad Antoškins, un Antoškins gūs savas komandas 9. vārds. Arcumam Antoškinam pirmie vārti šīs dienas spēlē, un summā jau 9-1. Vērojam vēlreiz Antoškins eleganti nospēlē, un lieliska izspēle, un jau pirms apmēram minūtes minēja par to, ka jābūt uzmanību pēc šī standarta izspēlēm. Un pirmā epizodē bijām uzmanīgi, otrajā gan nogulēm, un Ferrao jau 4. vārti. Thiago. Spēlēs pats. Un ar Baptistu perfekti izspēlēts uzbrukums, un Thiago Kubiks. 2. vārtu gums Thiago. Bet kas par izspēli? Baptista eleganta piespēle Verot vēlreiz un tuvējā vārtu stāvā. Uzmans mēģināja spēt eleganti, bet diezgan prognozējami, bet šeit kļūdās Vladimirs Terens, un ir Abramovičam iespēja uzsist. Abramovičs ne tikai uzsit, bet Abramovičs gūst arī vārtus un uzstāda jaunu Konstantīna Jerjomenko kausa rekordu. 11 vārti ir līdz šim lielākais skaits ir bijuši. Tagad ir devies laukumā sākuma uzbrukošais trieciens četrnieks, un te uzreiz cita lieta. Raba uzreiz iesēžas aizsardzībā. Kas par vārtu gumu Periverzo kārtējā rezultatīvā piespēle. Un
Felipe pirmie vārti šīs dienas spēlē un jau 12-2 īsā laikā. No standarta situācijas Pirivirzovs atkal mēģinās iespēt vai nu Ferrao vai nu Felipe. Ferrao! Bravo! Nu, ļoti labi mācība Rabai, kā spēlēt šādās situācijās. Jau trešais gols, vismaz trešais gols šajā spēlē, kad ar šo te vienu pieskaru. Lapkovskis kļūdās, Ferrao mēģina viņu apspēlēt, ar pirmo piegāju nesanāk, izdodas ar otru un vēl vairāk, galu galā viņš izdara arī rezultīvu piespēli un Ivans Lapkovs arī atzīmēs vārtu guvēju sarakstā un jau mīnus 12 un 14 ielaist vārti un kārtais vārtu gums, kuru atvedis Igors. Piespastais vārtu gums, Felipe izceļās un jārap. Un Cimē mēģina presingot, tas uzreiz dot arī rezultātu. Davidovs būs dublis, būs piespēle un būs arī vārtu gums. Batīrievs gūst arī savus vārtus, jau otro šajā spēlē. Un, ja godīgi, tiešām skumji skatīties jau uz rezultātu tablo. Labi, lai arī bumba ir Rabai. Iespējams, ka pēdējā sitiena iespējas būs arī Ķumeņai. Ja viņi tagad ātri pārtvers bumbu, tas neizdodas. Kuzmins, 3 sekundes. Tjago, nē, nebūs šajā spēlē vairs nekā 17-2. Un pirmā diena otrajā sabraukumā Konstantīna Jeromenko piemiņas kausa turnīrā ir noslēgusies. Pirmajā spēlē Karāt ar 10-4 uzvarēja Baltic Floru un tikko šajā spēlē Ķumeņi ar 17-2 sagrāva